Izglītība un hokejs. Bieži nesanāk redzēt uz ledus lauku, kurā visi hokejisti vienlaicīgi ir arī studenti. Tā ir Latvijas studentu izlase, kur gatavojas Pasaules ziemas universiādei. Par to turpmākajā stāstā. Kā olimpiskās spēles arī šeit tas ir prestižs, teiksim, valsts prestižs, studentu prestižs, lai pārstāvētu savu valsti. Un mums jau priekšā visas, teiksim, attīstītās hokeja lielvalstis ir turpat ir gan Kanāda, Amerika, Krievija, Kazahstāna, Čehi, Slovākija. Mēs ar Miļuna kungu braucām uz Itāliju. Trentino bija tajā brīdī kaut kādu 6 gadu atpakaļ. Tad mums varbūt bija 25, ko mēs varējām atlasīt. Ja? Tas šogad, ja nemaldos, cik kaut kāda 80 kandidāti bija, no kā varēja vispār veidot Latvijas izlases studentus. Ķeram! Ķeram! Tas ir pasaules mēroga pasākums studentiem. Vienmēr sakot, jauniešu olimpiādi, īsāk sakot, tiešām vērnīgs pasākums, un es priecājos būt daļa no tā jau 2. reizi. Šīs 2 nedēļas es tagad plānoju iespējams ņemt kompjūteru līdzi, pamācīties paralēli, bet centīšos tomēr saraut līdzi izbraukšanai, lai es varu tomēr tās 2 nedēļas ziedot vairāk sportam. Garais! Neiet uz vienu, abi divi runājiet, komunicējiet, kurš paliek vārtu priekšā. Neskrien abi divi uz turienu, uz vienu. Kā gāja iepriekšējā reizē? Iepriekšējā reizē mēs savācām pēc iespējas labāku sastāvu un ieguvām 6. vietu. Diemžēl zaudējām Kanādai uz spēlēm pa medaļām, un pēc tam vēlāk pa 5. vietu arī zaudējām. Kanādieši var sataisīt 50 izlases. Vienmēr tieši tā, pareizi jūs sakat, jo arī jauniešu studentu izlases Kanādai ir vienmēr spēcīgs pretinieks arī mums studentu universiādē. Ņemot vērā šo situāciju un play-offs un to laiku, kurā notiek šī universiāde, tad mēs nevaram, teiksim, piesaistīt spēlētājus no Latvijas virslīgas, jo tajā brīdī sākās play-offs. Mēs varam vienīgi piesaistīt spēlētāju, kur netiek play-offā, un tā lielākā pārstāvniecība būs no Liepājas hokeja kluba. 9 cilvēki būs. Pārējie ir, teiksim, 3 no Ventspils, 2 no Valmieras, 3 no Pārdaugavas. Nav tāds, teiksim, to, ko gribētos, ka varētu mēs vēl labāku to izlasi aizvest. Vien vairāk sāk, teiksim, jaunieši pievērsties arī savai izglītībai, savā dzīvē, ko viņš tālāk darīs pēc hokeja. Ja mēs skatāmies, varbūt 80. 90. gados, tad bija, ja tev hokejs traucēja mācībām, tad met mieru mācības, ja? Tad tagad ir principā otrādāk viss palicis ir. Un šie tādi kā studentu līgu veidoli, ja? Visādi hokeji, teiksim, ja? Tie palīdz tam hokejistam saglabāties arī uz nākotni. Un tajā pašā veidā arī viņš studē. Tu redzi sevi arī turpmāk hokejā, vai tu redzi jau, ka tev veidojas šīs divi ceļi? Teikšu atklāt, ka mums veidojas šie 2 ceļi, taču hokejs man vienmēr būs sirdī, un es tomēr vēl cenšos spēlēt šajā augstākajā līgā, bet tas tiešām viss atkarīgs pēc nākamā gada pārstrādes. Pats tu redzi, ka hokejisti daudz vairāk pievērš šim izglītības jautājumam, ka tomēr nav tikai ka hokejs, ka viņi domā arī uz priekšu arī šī duālā karjera. Protams, tas man priecē, jo es atceros pats savu bērnībā, ka vairums mani vecuma gados puiši vairāk domāja par hokeju, tikai mācības nebija tik svarīgas, bieži viņi nāca uz skolu. Bet runājot ar jaunajiem, var arī nojaust to, ka tiešām skolē palikusi lielā mērā nozīmīgas posmas arī viņa dzīvē paralēli hokejam. Tur aktīvāk ej viņam virsū, liec saprast, ka tu jau esi, ka tu viņam kodīsi uzreiz no viena no otru uzreiz vei kontaktā ar viņu, lai varētu piespiest. Negaidu, neprasi viņam, nelūdzies pēc tās ripas.
Man ir bijusi iespēja kopā ar Zviedriem 3 gadus pēc kārtas būt vienā no lielākajiem studentu trajautiem turnīriem māja mēnesī Bostonā, kur ir nākošie studenti sevi parāda lielākai sabiedrībai un universitātēm un koledžām. Viņi atzīmē, ka ir kaut kāds 10 gadus atpakaļ studenti, hokeisti, kas nonāk pēc tam NHL, bija kaut kādi 10%. Tad uz šobrīd ir 35% jau. Pabeidzot studijas iet, mums paši piemērs Bļugers, pieņemsim, ja, kurš jau tagad ir spēlējis, pēc tam, ja, kad tiek. Un tuvākajo 5 gadu laikā viņi NHL uzskata, ka būs aptuveni 50% šie spēlētāji. Saņem, pagriežās un metīs. Kur ir ievilkšana iekšā, kur ir tas laiks, lai tas piebraukt, lai varētu uzmest uz turieni. Davai ar šītā niansēm, smukāk, foršāk, davai! Pirmkārt, viņi ir drusciņi gudrāki, apķērīgāki, tas ir viens. Otrs ir, kad tomēr tie vecāki un mūsdienu šī visa darbība, ar kompjuteru un to, kad piespiež tam jaunietim iet mācīties. Kad, ja tev nav zināšanas, ja tu neesi pabeidzis kādu no augstskolām, tad tu, dzīvē grūtāk tev ir izsisties nekā, ja tev ir. Ko tu zini par citiem komandas biedriem, kuri viņi studē? Ir juristi, ekonomisti, inženieri, ja? Vai... Ir arī IT eksperti, ir, protams, arī treneri, kā tāpēc tiem hokejā. Daļa ir arī inženieri. Tā kā ir diezgan plašs klāsts ar studentiem šeit pārstāvēts. Katrs puisis šeit ir tīrais students, nevis tāds, kas ir pierakstījies tikai augstskolā, lai aizbrauktu šādu pasākumu. Tā kā atmosfēra un mazliet satraukums pa sesijām arī ir vērojams komandā. Ko tu pats studē? Pats es studēju LUL, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, projektu vadību maģistratūrā 2. semestrs. Tā kā šī ir pēdējā iespēja man aizbraukt uz šādu vērienīgu pasākumu. Gribētos pacīnīties par kaut ko augstāku. Man kā trenerim, kurš jau bijis 3 reizes, jau gribās ar katru pakāpienu kāpt augstāk. Kā būs, tad redzēsim. Jācīnās, ir motivēti, jaunieši ir motivēti, griboši, ja, un tas arī ļoti labi, kad izsaka savu vēlmi, ka mēs gribam cīnīties par rezultātu. Mērķi mums ir ļoti vienkārši izcīnīt medaļas. Vienalga, kad mums šis sastāvs ir tiks veidots tādā tramīgā laika posmā, jo visiem studentiem, protams, ir šie eksāmeni, sesijas, darbi, kur ir jāraksta. Un arī ir vairums pateikt, kas tieši dēļ tā arī netiek. Kā arī mūsu OHL līgai ir play-off, kā jūs zināt. Tā kā ir šis saspringtais posms, bet komandā ir tie puiši, kur tiešām grib un centīsies parādīt sev no labākās puses. Un es domāju, ka mums mērķi šajā universitātē arī nepaliks mazāk kā iepriekšējās. Raidījumu atbalsta Maxima, lai uzvaru netrūktu.